Labrīt! Šodien ir 30.07.2025. Kā vienmēr Latvijas Republikas komentātors Lauris Nikolājevs ar pseidonīmu DVD Laurencio. Gribēju jau runāt pa vakardienas tēmu ļoti, jo tas man ir svarīgi. Bet, zini, tā uzprasīja apziņai. Kaut ko jau apmēram zinu, tikai daži jautājumi jānoskaidro. Vai, piemēram, bildināšana un sadarināšana ir viens un tas pats, vai tie ir divi atsevišķi pasākumi, tas jānoskaidro man ir. Tā apmēram to pārējo, apmēram saprotu, ko tas nozīmē. Jo, zin kā, lai nebūtu papagailis, bet šodien, domāju, ko tu runā? Zini, pa kontiem jau es varu runāt visu laiku. Varbūt beigās. Bet, zini, arī ļoti negribas pa ko runāt. Raksturs man pierakstīts ir un draugi. Tāds nepatīkams. Jārunā jau tas, kas nepatīk, nevis tas, kas patīk. Jo tas taču ir ļoti nopietnas raidījums. Ļoti nopietnas. Paveicās. Šodien uzreiz neklepoju. Var arī pārsēdiet normāli. Raksturs. Man jau pašam liekas, zini, kad es esmu zelta gabaliņš. Man tā liekas. Bet īstenībā jau ir tā, ka, ja man nepatīk bišķīt, kas ir brālim, tad noteikti, kad man kaut kas tāds arī ir. Bet, zin kā, no bērnības laikam esmu pieradis, viņš jau vienmēr būs sliktāks nekā es, un tāpēc es tik tālu drīkst iet. Laikam tā ir, jo nekad nebūs man sliktāk kā viņam, un tāpēc es varu būt, var jau teikt, raspizģais. Dari, ko darīdams, viņš tāpat vienmēr būs sliktāks. Kas nepatīk, tos reiz ir deguna cienienās. Gribas izplēsties, zini. Bet es jau jābūt tādam, kārtīgam ir. Kārtīgam jābūt, jo es taču esmu Latvijas Republikas komentātors. Un droši vien, kad var mainīt kaut kādus rakstura trūkumus, bet man it kā viss apmierina. Un es pienākšu pie otras tēmas, mani tā apmierina viss. Bet, tā kā, zin kā liekas, visiem tik daudz draugu ir, un man nav draugu. Bet, es pienāku pie tādas slēdziena, ko nozīmē tie draugi. Piemēram, Latvijas Republikai Facebookā, es varu tos draugus dabūt katru dienu spēju tik spiest. Es pat nelieku neko iekšā video, neko tāpat ir, es nezinu, no kurienes viņi rodas. Jo kāpēc citai Latvijas Republikai nerodas? Ja es kaut ko saprastu, bet, te es gribu pie kontiem jau aizlīst, zin kā galva jau viltīga ir, viņa grib pie kontiem aizlīst, bet ar draugiem, zin, es jau, kā varu palielīties, man ir bijuši draugs jaunībā, bērnībā ir bijis draugs, labs, neko jau tādu slikti neizdarīja, mani neuzaicināja uz kāzām, un es apvainojos. Nav jau nekas tāds, bet tā tas notiek. Es nezinu, kāpēc tā notiek, zinu. Ko es tagad draudzēšos, viņš uz kāzām mani neuzaicināja. Un ir vēl draugs, bet draugs ir, spēcīgs, es uzskatu, ka tas ir mans draugs. Un vienkārši, ko nozīmē draudzība? Draudzība jau nozīmē, kaut kādas kopīgas intereses, un tās intereses jau tomēr dzīvē mainās. Un var jau arī tā kā būt draugi, es uzskatu, tie mani personīgie uzskati, draugi, un
Bet nav jau jāuzbāžās, zinu, tad jau tā draudzība beigsies. Ja es uzbāzīšos ar, piemēram, savām stulbām interesēm, kādam gudram cilvēkam, piemēram. Un, protams, ja ļoti gribas draudzēties vai kaut ko parunāt, var jau viens pie otra atbraukt. Es domāju, nedzīt prom tur ārā. Bet ir jau tā dzīves ritenis tā iekārtojas, kad redz, cilvēkam jau jāiet ir uz darbu. Man arī jāiet uz darbu ir. Man vakardien atkal redz, kā mūk no tās draudzības prom. Bet pateicoties augstākajam spēkam, man ir jauns draugs, kurš ir, zini, dzīvo 300 metri no manā otrā drauga labākā. Un, zinu arī, tas ir augstākā spēka, griba visa. Jā, tas ir. Tā viņš ir. Bet, īsti nesaprotot par to. Man jau atkal ir tā, bet par to galvā neļauj runāt, jo ir taču kaut kāda privātā dzīve. Man ļoti patika, kā man draugs teica, ka ir draudzības apļi. Ir pirmais aplis, otrais aplis, trešais aplis, tur, piemēram, ceturtais aplis. Un ir tā, kad ir tā, pirmajā aplī jau ir, kādi 2 cilvēki pirmajā aplī. Tad ir otrais aplis, piemēram, varbūt tie 2 cilvēki draudzējas ar vēl kādiem 2 cilvēkiem, varbūt tā ir. Noteikti tas tā ir, ja mana galva tā domā, tad tas tā ir, jo, kā jau es teicu, es māku domāt kā tāds jau 16 gadnieks, 18 gadnieks, jo tāpēc arī tur tā nepatīkamā tēma ir bildināšanas, sadarināšanās, jo es zinu, kad ir, jo tas varētu būt, kad ir 16, 18 gadi cilvēkam, viņš zina, kad ar vienu cilvēku tā kā aprecās un tad dzīvo līdz mūža galam ar viņam. Bet aprecēties, to es visu saprotu, kā jau es arī teicu. Zinu, es novirzos visu laiku no tēmas, bet ir tā, kad ir, noteikti sākumā ir sadarināšanās. Sadarināšanās ir sākumā, jo es jau, man vispār neviena komentāra nav, nekā nav. Un es zinu, es pamēģināju ierakstīt internetā, tu zini, pat krievu valodā nekā nav, pat filmas nav nekādas. Jo ir viss kaut kas par smadzenēm, ir tur par gēniem, ir par visu ir, bet par sadarināšanos noteikti, ka kaut kur tas ir kaut kādās baznīcas tēmās, bet nebūs jau tāda atsevišķa tēma, jo tas taču cilvēkam ir pats par sevi saprotams. Un es aiziešu, man jau ir laiks, tur tā lieta, tāpēc negribas tā neko bez steigas, aiziešu uz baznīcu, ne jau vienu. Ir daudz visādas, ir prieka vēstis un tādas vēstis un katoļu un pareizticīgo. Un vienkārši pieiešu, uzprasīšu, vismaz 5 cilvēkiem ar vārdu. Vai bez bārdas, vai kā no kurā vietā ir tie mācītāji, vai sievietes ir arī reizēm. Man ļoti patika tā prieka vēstis, tā tur vispār sieviete murmina, pati galvenā kaut ko viņai tur runā. Es nemaz domāju, ka viņa kaut ko ņirgājas, zina pa kaut ko, bet izrādās, ka tā ir kaut kāda valoda. Viņas saslēdzas ar Dievu. Man tā nepārāk zina, bet noteikti tas kaut kas tāds ir. Ja tik tā, lai latviski vai krieviski man paskaidro kaut ko, ne jau tur tā, tā es pats kaut ko saprotu, jo man taču ir mamma dziedniece un bites visi, briekoši bite visu saproti, bet, arī var iekost bite, piemēram, iekošu bite, un es uzreiz saprotu, uz kuru baznīcu man jāiet, tā bite strādā. Bite tā nestrādā, ka viņa iekoš, un uzreiz kaut kas apziņā ierodas, tā biste ne, viņa iekoš bite un liek kaut ko darīt, tā kā saved ar cilvēkiem kādiem kopā, vai iesaka kaut kādu labāku, uzreiz galvā savādāk strādā neironi. Tā kā aplīgs beidzās, varu parādīt, šeit es tikko uzrakstīju, zini, vai redz, kad viņš, es tikko uzrakstīju, labi, tagad slēptā reklāma kaut kur. DVD ir Laurencio. Sveiciens medniekam Mārim.